Referāta datormācībā prezentēšana. Temats MATLAB. Es iesakšu ar to, kā apskatīšu MathWorks mājaslapu, kur tiek lejupielādēta programma MATLAB. Apskatīšu iespējamas licences, apmācību iespējas un kas tur vēl ir. Tā izskatās MathWorks mājaslapa. Licenču vidus var atrast caur izvēli, kur atrodas mājaslapas apakšējā daļā. Spiežam Pricing and Licensing. Te var izvēlēties sev piemērotāko licenci. Šeit ir standarti, startups, academic, student un home. Pie katras ir neliels apraksts, kam tā ir domātā, kā arī cena. Ir arī iespēja pamēģināt jebkuru licenci bez maksas, izņemot startups licenci 30 dienu laikā. Šeit ir visbiežāk uzdoti jautājumi, un manu kursabiedrim vispiemērota, ka licence būs student, var palasīt vairāk. Mūsu variants būs campus-wide access, jo RTU ir apmaksājusi MATLAB. Tātad, jebkurš no mums var izmantot to pilnīgi bez maksas, kā arī lejupielādēt papildus produktus. Studentiem ir arī pieejamie dažādi resursi. Šeit var to arī paskatīties. Jā, ko es jau teicu, 30 dienas bez maksas. Laba iespēja. Te ir visi MATLAB produkti, kā arī Simulink produkti. To var lejupielādēt tepat vai komplektā lejupielādējot MATLAB, vai arī pēc tam, kad jūs ielādējat MATLAB pašā programmā, ir iespēja ielādēt vajadzīgos produktus. Tagad apskatīsim apmācību iespējas. Te ir pašapmācību kursi OnRamp, kur es jau pabeidzu vienu kursu. Tā var ienākt katra, apskatīt to saturu, cik apmēram laikā aizņems visu kursu un katra nodaļa, kā arī izvēlieties valodu. Vēl ir iespējams apgūt MATLAB ar instruktoru. Tā ir maksas iespēja. Var palasīt par kursu, tā saturu. Spiežam Learn More. Kursa ilgums ir 3 dienas. Var izvēlēties valodu. Šeit ir iespējami izvēlēties no 6 valodām. Var uzreiz paskatīties kursa programmu, uz katru dienu, katras dienas mērķi un uzdevumus. Kur tie ir. Kā arī uzreiz tepat var uzspiest pogu, piereģistrēties un pat apmaksāt kursus. Tiek arī radīts, vai ir palikušas brīvas vietas. Vēl viena iespēja apmācībām ir certifikāta iegūšana. To var iegūt nokārtojot eksāmenu, un šeit var uzzināt, kas ir nepieciešams vai kādas ir rekomendācijas pirms eksāmena nodošanas, kā arī reģistrēties. Arī uzzināt citu informāciju kā ilgumu. Apmācību procesā būs noderīgi arī piedalīties kādos notikumos. Šeit var uzzināt par drīzākiem no tiem, protams, palasīt, kad, kur un cikos. Šeit var filtrēt, meklēt notikumus pēc to valodas, nozares, par kuru ir šīs notikums, arī pēc formata un pēc valsts, kurā notika kāda konference vai prezentācija. Kur var nospiest uz nosaukumu un uzzināt plašāko informāciju. Piemēram, nospiedīsim šeit un uzzināsim,
kas te notiks. Šeit ir vēl viena sadaļa, kurā atrodas ierakstītas konferences. Var atkal filtrēt pēc tēmas vai pēc valodas. Var noskatīties jebkuru no ierakstiem, kā arī skatīties prezentācijas slaidus, kurus radīja lekcijām. Šeit ir ierakstīti arī webināri. Nodaļa Teach with MATLAB dod pasniedzējiem plašākas iespējas. Te ir gan daži avoti, uzticīgie resursi, ierakstītas lekcijas, pašapmācības kursi, materiāli studentiem, kuri ir gatavi pasniegšanai, kā arī materiāli bērniem. Tad pasniedzējs var izmantot tos un mācīt mazus bērnus MATLAB. Ir pieejamas arī grāmatas uz dažām tēmām saistītam ar darbu MATLAB. Sadaļa Research with MATLAB ir domāta studentiem vai arī pētniekiem. Šeit ir dažas iespējas, resursi, kurus var ielikt savu pētniecisko darbu vai arī meklēt citus darbus. Arī grāmatas un dažas iespējas, lai iesniegtu savus darbus un saņemt balvas. Pastāv arī daži studentu programmas. Te ir dažādi konkursi, iespējas augt, mācīties un arī komunicēt ar citiem lietotājiem. Tā paša sadaļa ar grāmatām, kura ir pieejama visiem, var bezmaksas lietot literatūru. Programmas pamatus es nolemju apgūt ar OnRamp kursu. Es izvēlējos to, kurš ir domāts iesācējiem, lai apgūtu pašus programmas pamatus. Šeit ir ilgums 2 stundas, un es kārtošu to angļu valodā. Šeit ir redzams saturs, cik laiku aizņems katra nodaļa. Būtiski kurs izskatās tāpat kā programma. Te ir uzdevumi pēc manām domām baigi saprotami, tiek doti nelieli piemēri, skaidrojumi. Katras nodaļas beigās ir sadaļa Further Practice. Tā ir daži padomiem, tur nav pareizas atbildēs, un tur sniegtu atbildi vispār nevar pārbaudīt, bet var eksperimentēt un kaut ko skaitļot, reiķināt pašam. Šeit es pamēģināju pati aprēķināt doto. Un katras nodaļas beigās ir nelielas video. Ja negribas skatīties, var izlasīt tekstu, kurš tajā parādās. Bet var noskatīties, šeit ir arī neliela pamācība uz 3 minūtēm apmēram, lai arī sakārtotu galvā visu, ko ir iemācījusies nodaļā. Ja uzdevums bija nesaprotams vai kaut kas tur sanāca nepareizi, programma rāda kļūdu, rāda arī vietu, kur ir kļūda, un parādās pie uzdevuma tādi jautājumi pašpārbaudē, ko tu esi izdarījis, ko tu esi aizmirsis. Ja tāpat nav saprotami, kā izlabot kļūdu, tad var saņemt špikeri, nospiežot uz pogu hint.
Šeit ir nospiežu. Špikeris nav tik pilns, tur pašam arī jāpiedomā, bet tas arī ir labi. Šajā nodaļā es iemācījos vizualizēt datus kā grafikus, kā arī ievadīt grafiku parametru. Piemēram, vai tas ir lineārais vai sastāv no punktiem, kā arī līnijas krāsu un to platumu. Kā ir redzams, savā starpā uzdevumi viena temata ir līdzīgi. Tas ļauj labāk iegūt materiālu, atkārtot to un arī izpētīt dažādas pielietošanas variācijas. Kur te ir veseli 7 uzdevumi. Pēdējais galvenokārt ir vissarežģītākais. Un šeit man sanāca kļūda. Tūlīt viņa būs redzama. Uzreiz komandai tiek pasvitrota ar sarkano līniju. Man iedeva error. Es it kā izpildīju visus nosacījumus, bet pat ar špikeri nebija saprotams, tāpēc es uzspiežu pogu See Solution, paskatījos risinājumu. Izrādās niecīga kļūda, neuzmanības dēļ, bet tomēr tas ļoti palīdzēja. Tātad tāda funkcija arī pastāv. Ar to es viegli izlaboju savu kļūdu un ieguvu grafiku, kuru vajadzēja. Katru risinājumu var arī pirms iesniegšanas pārbaudīt ar pogu Run. Kursa beigās es saņēmu tādu kopsavilkumu ar katru komandu, kuru es biju iemācījusies, bet diemžēl neatradu, kur to var lejupielādēt. Tātad jāveic screenshot vai jāienāk iekšā katru reizi, kad vajadzīgi paskatīties risinājumu. Tad vēl beigās es aizpildīju aptauju par to, cik piemēroti bija uzdevumi, cik man tas palīdzēja, un pabeidzu kursu. Tagad es apreicināšu praktisku uzdevumu. Es gribu pamēģināt uztaisīt kaut ko sarežģītāku, kādu uzdevumu piemērotāku kā arhitekta darbībai. Starp visiem vienkāršākais bija analizēt saules ceļu. Un turpat MathWorks es atradu nelielu pētniecisko darbu, kurš bija veikts pati MATLABā. Šī darba autors izsekoja saules ceļu. Tas tiek darīts ar kodu, tāpēc arī tas ir parastākais, jo te nav vajadzīgi kaut ko ļoti sarežģītu reicināt. Un šeit autors ir devis piemēru, kur ir šis kods, kā arī kods bez papildus teksta, tad tīrs kods. Es to nokopēju, ieliku programmā, pirms tam uzspiežot new script un saglabāju to. Pēc tam, kad es nokopēju kodu un saglabāju skriptu, es uzspiežu pogu Run, lai pārbaudītu, kas te sanāk. Un rezultātā es ieguvu grafiku, kurš attēlo laika vienādojumu. Un pēc pētījuma autora tas vienādojums apraksta starpību starp šķietamo saules laiku un video saules laiku. Tomēr tā ir tikai daļa no rezultāta, kurš bija gaidīts. Kodā ir kāda kļūda,
bet man pietrūkst zināšanu programmēšanā, lai pilnībā saprastu, ko tieši es daru, un pat ņemot vērā to, ka programmā MATLAB ir iebūvēts mākslīgais intelekts, kurš dod rekomendācijas kļūdu gadījumā, es joprojām nesapratu, kas jādara, lai izlabotu to. Secinājumus es varētu teikt, ka analogu starpā MATLAB ir labākā izvēlē man un kursa biedriem dažu parametru dēļ, arī tāpēc, ka tā ir apmaksāta. To ir vērts sākt apgūt jau tagad, tomēr tam mums derēs daudz vēlāk, un paralēli es ieteiktu arī pētīt kādus programmēšanas pamatus vai arī citas nozares pamatus, kura būtu saistīta ar plānotiem uzdevumiem MATLABā. Arī praktiskais uzdevums nebija sanācis līdz galam, tādēļ, ka pietrūkst gan zināšanu, citas jomās, gan kādas arī pieredzes.